Mana Hano vārds nozīmē zemes spēks. Mana nozīmē spēks, bet Hano zeme. Taču visi viņu vienkārši sauc par Manu. Mana ir 12 gadus vecs un dzīvo Lieldienu salā, tālu prom no Čīles kontinenta. Viņš sāka mācīties par Dievu jau mazs būdams, kad vecmāmiņa sestdienās veda viņu uz draudzi. Taču Mana negāja uz draudzi katru sabatu. Reizēm viņš bija noguris un gribēja ilgāk pagulēt, citreiz vienkārši vēlējās atpūsties mājās. Tāpēc dažkārt viņš devās līdzi vecmāmiņai, bet citreiz palika mājās. Tad uz Lieldienu salu pārcēlās misionāru ģimene. Viņi atvēra ceļmeklētāju klubu 7. dienas adventu draudzē un uzaicināja Manu pievienoties. Mana nebija pārliecināts, vai vēlas kļūt par ceļa meklētāju. Viņš baidījās, ka tas būs par grūtu un viņam nesanāks. Viņš ļoti ilgi domāja par šo ielūgumu un patiesībā gribēja atteikt. Bet tad viņš parunāja ar Dievu. Tas notika sabata pēcpusdienā. Viņš no rīta nebija devies uz draudzi, jo jutās noguris un palika mājās. Atpūšoties savā gultā, viņš sāka domāt par ceļa meklētājiem. Atceroties ielūgumu, viņš atkal sajuta bailes. Tad Mana pastāstīja Dievam par savām bailēm, un Dievs viņam atbildēja. Mana nedzirdēja balsi, bet sajuta, ka Dievs runā uz viņa sirdi. Tev nav jābaidās, un ja arī kaut kas neizdosies, tu vienmēr varēsi mēģināt vēlreiz. Tūlīt visas bailes pazuda, un Mana vairs nebaidījās. Viņš kļuva par ceļa meklētāju. Mana iemīlēja šo klubu. Viņam patika visas aktivitātes, bet visvairāk viņš mīlēja uzzināt vairāk par Dievu. Tad vecmāmiņa nodeva savu sirdi Jēzum un nokristījās. Arī viņas māsa nokristījās. Redzot, kā viņas tiek kristītas, arī Mana ļoti vēlējās kristīties. Viņš pastāstīja par savu vēlmi misionāriem, un viņi ļoti priecājās. Viņi ierosināja, lai Mana kristās lielajā ceļa meklētāju nometnē Čīles kontinentā. Sākumā mamma par to nebija priecīga, bet redzot, cik laimīgs viņš ir draudzē un ceļa meklētāju klubā, viņa piekrita. Mana tika kristīts nometnē un kļuva par pirmo ceļa meklētāju no Lieldienu salas, kurš kristījies. Lai arī Manas pilnais vārds nozīmē zemes spēks, viņš tic, ka īstais spēks nāk tikai no debesīm. Mana pievienojās ceļa meklētājiem pateicoties misionāriem no Adventistu brīvprātīgo dienesta. Viens no šī ceturkšņa misijas projektiem ir jauna Adventistu brīvprātīgo dienesta centra izveide Čīles Adventistu universitātē, kur studenti varēs mācīties kļūt par misionāriem. Paldies, ka atbalstāt šo svarīgo projektu! To this important project.